Papīts ezerā. Sāku šoreiz ar šito vietiņu. Taču mēs pagājušais to 2 kg noķērām. Nezinu, cik labi man var redzēt. Bišķi agri atbrauc šodien tumšs. Nu, tad mēģināsim to trofeju noķert. Te jau es skatos pēdējā laikā sāk trofejs kūkt ārā Papīts ezerā. Te jau laikam tas līdz laiks. Te līdz kādiem 10-11 soli, ka būšot lietus. Tā bišķiņa smidzina, bet nu nav tik baigi traģiski. Bet nu labi. Tad mēģināsim. Nu, tur ir gaišs. Jau pirmā līdasiņa ir. Tā ir pat tās pie ieejas. Varbūt pat nevajadzēs nekur braukt. Nu, kur ir pirmā? Nu, viss ir. Redzēt kārtīgi. Maziņa zemmēra līdaciņa. Skat, laidīsim vaļā. Tak. Kā tev te ieķēriet, stāķis ir. Tā kā tā. Viena ir. Pagājušais, kas taču bija nevis 5 līdaks, tā kā es teicu, bet tomēr 6. Šito mēs laidīsim vaļā. Nu tā. Tā kā maisam gals vaļā. Līdaka šodien ir aktīvas. Tomēr ķersim tālāk. Mēģināsim uzreiz nākošā iemetienā mums trāpīsies. Liekas, ka man te jau bija pāris reizes uzrāva. Nu, redzēsim. Nu, gaidam nākošo. Tikko, kamēr slēdzu kameru iekšā, nospruka riktīgi līdaka. Uz šito jauno džerkinu. Nekas. Mēģināsim vēlreiz. Nu, nezinu, te pa vidu tā viena līdaka uzķērās, bet nospruka, kamēr slēdzu iekšā kameru. Kaut kur dabūju viņa aizķert, nezinu. Bet tā bija liela, uz kādu 5 varētu būt toči. Bet tā es te jau 3. reizi jau nolaidos lejā. Nu, te pa vējam ej. 3. reizi jau nolaidos lejā. Un nekā. Nevienu reizīgi neuzsita neviens. Te zāles. Vairāk nekas. Mēģināju gan ar šito. Taču līdaka uzķērās uz tā zaļā. Kaut kā neveiksmīgi. Nu labi. Gaidam. Vēl vienu reizīti nolaidīšos un tad jau laikam iešu tur pa krūmiem ložņāt. Kas atkal mums te noķērās tieši pie ieejas. Nezinu kas. Līdaciņu vai asarīts. Nē, līdaciņu maziņa būs. Atkal te patās. Varbūt tā pat atkal. Jā. Atkal nu pat pie ieejas vidū paķērām. To labo mānekli es pazaudēju, bet nu izskatās, ka te arī uz citiem mānekļiem ķerās. Te vienkārši līdaks daudz, tāpēc viņiem ir konkurence liela. Nu, ir smuka. Bet ne šodien dzīvo tālāk. Tā kā nu tā. Ķersim tālāk. Te vismaz kaut kāda līdaka. Nu, man to žēl, ka tā lielā nospruka. Labi.
tomēr dabūju kaut kādu līdesiņu. Kaut kas nāk. Nezinu, cik liels. Bet nu bišķiņ pratojās. Neredzu. Nē, maziņa. Vienkārši tā pašā galā kaut kā baigi pretojās. Tak. Atkal tā maziņā. Pavisam maziņa. Ai. Tak, nu šitā būs trešā, vai ne? Tā, kur ir noķerta trešā, teiksim tā. Reku ir. Nu. Bišķiņ šokā, bet aizpildēja. Tak. Māneklītis strādā. To māneklīti es pazaudēju. Diemžēl to zilo smuko. Jābrauc atpakaļ skatīties, kur mums tā līdeciņa noķērās, jo viņi jau tagad čupojās uz rudeni. Nu tā beidzot. Nu šitā jau ir paliela. Vilkšas ir, vai neizvilkšu. Ja grābus viņi ir labi. Ir. Tā būs atķekamies. O, Jēzus. Oi. Šitā ir laba. O, Jēzus Marija. Šitā būs kaut kur bišķi. Labi, varbūt nebūs četrniece. Bet, nu, trīniece točna būs. Vai cik skaisti ieķēra. Uz šito lielo džerku. Ai, Jēzus Marija. Kas pa mamma. Varbūt tā nav mamma. Paskatās, kas pa līdzeku. Šitā ir laba. Šitā būs laba. Nevar dabūt iekšā tai paunā. Ai, Jēzus Marija. Ietrāpojām paunā iekšā. Nu, ot. Tā būs man babīts lielākā līda. Tā kā nu tā. Nu tad tā. Lai saprastu, es tai velcē. Brauc te. Vienkārši tur aizgāju tur pa tiem krūmiem, tur viens sīkpirž. Nolēmu, ka velcē bišķiņ te pabraukāt, kamēr akumulators vēl ir. Pagaidām tur pus akumulators, bet nu uzlikt lielo džerku, tāpēc, ka te kolēģis teica, ka viņam uz džerka esot metrīgi nogājus arī uz velci, tā saucamo to trollingu. Nu, es arī uzliku to lielo džerku. Un arī bijis, nebijis, nu, zaudēt jau nav ko. Arī paņēmu un trollinga aizgāju un redz pieķērās tomēr tā viena. Bet šitā ir smuka, jā. Nezinu. Pēc juškām jau liekas kaut kāds tuvu 500 kilogramiem jābūt. Ja tāda paliela ir. Nu, varbūt ne. Varbūt tāda liela mani.
pēc tām mazajām. Nu, liekas, ka te baigi lielā. Bet, nu, labi. Nu, vismaz viena ir. Ko var vest mājās? Viena tāda kaut kāda plus mīnus arī nogāja šodien. Kamēr kamera slēdz iekšā, bet tagad es ieslēdzu, lai kamera visu laiku strādā. Tad var ar balss vadību viņu vadīt. Un tā, nu tā. Tā izdevās uzfilmēt. Nezinu, te jau vakars jau veidojās, tāpēc, nu. Rīt tāda doma ir aiziet uz fīderu, jo rīt tāda saulaina diena sola, nu. Un fīders sen nav bijis, tad, nu, cik to fīderu tā baigi labi skatās, tad, nu, būs jāaiziet, viss jau ir barības, viss ir tikai. Un pie reizes arī tā jauno spoli izmēģināšu nopirkt to fīderu konceptu pilotu spoli. Paskatīsimies, ko tās labās spoles, cik viņas baigi atšķirās no tām lētajām. Ja man jau līdz šim stāv virsū tāds akars spola, lētais gals, bet nu tāda daudz maz sakarīgs lētais gals. Tad, nu, paskatīsimies, ko tas fīderu koncepts spolīt parādīs. Un tā kā tā, nu, ja kaut kas pieķerties, tā jau ieslēgšos vēl. Nu tad tā. Atkal kārtējo reizi mums izdevusies tāds opīt, tomēr ir tai babītei. Sāk viņu man pa bišķītiņam iepriecināt. Pagājušreiz bija 2 kg. Nu, 200 tur bija. Tagad es nosvēru, te laivā bija 3,800 kapeikam kaut kas. Nu, gandrīz 4 kg. Tā arī likās, ka pēc tām visām mazajām līdaciņām likās, ka baigi lielā, bet nu nav tik liela. Cik tur kaut kāda 80 cm? 84 kaut kas tur tāds. Tā kā, nu tā, nu, ko es varu pateikt? Varbūt vēl izdosies šogad izrauties. Nezinu, kā viņiem te tās laivu nomas strādās, jo nu, man jau savu laivu nav. Līdz ar to, nu, kaut kā vajag iebraukt tai babītei, līdz ar to, nu, ja laivas neiznomās, tad neko, bet, nu, nekas, ja nebūs te Dalderos, tad turpat Dūšeļos blakus kaut kur esot, viņi kā janvārī arī taisās vēl izīrēt. Nu, tā. Nu, nezinu, nu, rīt laikam es tomēr iešu uz to fīderu, nu. Tā kā, nu, iespējams, ka rīt arī būs video. Tā kā tā, nu. Vismaz kaut kas jāieko šodien tā arī no tām visām stresiem, teikt arī nepaiet neko. Jo tur tā viena, tur tā 5 minūtes aizgāja, plus mīnus es tā. Kamēr to kameru es tur spļaudījos bišķiņ, nu tā, nu, vēdīsim sirdspuķītē līdekli.